Un pēc tam visi tā skatās, atvertu muti, un es jau prasu pēc tam, tu tiešām tici tam? Nu, tu pats saproti, kamēr tu zobus neparādīsi, tā neviens ar tevi nerēķināsies. Nu, miera stāvokli nebija. Nu. Un tu domā, ot kā tagad būs. Nu. Pēc tam pārprasīs, jūs neko nesajaucāt. Nu. Beidzot, kad tas upis vecais aizies prom un atbrīvos vietu, var patikt tā, aizgāja no liela seksa. Čau, Daniel. Čau. Paldies, kad atnāci. Gribēju uzprasīt tev, kā tu sāki savu dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā? Kā es sāku? Atnācu un sāku. Es jau vienreiz teicu tā, ka man arī to pašu jautājumu uzdeva. Un es teicu, ka jā, tā, ka šodien atceros 85. gads. Es piedzimu Pārdaugavā, Kuldīgas ielā pie blakus 5. daļai. Un es redzēju, ka brauca pretī ziliņš, spīdīgs, sarkans, tur bārdaini ugunsdzēsēji. Tas, ka tajos laikos uz diskiem to balto apmali zīmēja uz diskiem. Un pēc tam visi tā skatās, atvertu muti, un es jau prasu pēc tam, tu tiešām tici tam? Viņa, nu, tā kā es arī esmu tāds netīšais pasažieris. 90. gadā pabeidzu arotskolu, un man jau bija pavēsta kabatā iet dienēt padomu armijā. Bet tieši tajā momentā sāka Latvijā darboties mātes komiteja, un bija izlemts, ka Latvijas puiši dienē Latviju. Un viens, ka variants bija tā alternatīvais dienests. Es atnācu uz to komisiju, piedāvājumi bija remontēt tiltus, vadīt tramvajus, un pašā beigās bija, var pateikt, tā stājās, vai kā prezentācija pacēlās, cik es tā atceros, kaut kur 1,90 m. Majors Hari Aboliņš, viņš 3. daļas komandieris bija tajā laikā. Tad viņa saucās SVPČ, самостоятельная военизированная пожарная часть. Un tad es paskatījos un sapratu, es šito gribu. Uzreiz aizsūtīja uz kursiem, tad vēl ne koledža bija tā skola. Un tur pilnvērtīgi 3 mēneši kazarmā bija. Tā kā drusku deva to sajūstu, it kā tu armijā. Tā. Un tad viņi dod to ugunsdzēsēju sanāk. Jā, tā kā UG grupas tagad. Pēc tam, tā kā mēs bija tie 5 cilvēki, mēs arī visi trāpījām 3. daļā. Jāatceries tāds virsnieks kā Gunter Bāliņš, Kaspars Zāģeris. Tas bija, tas piecinieks bija. Un pat tur 3. daļa padrusku arī tā gāju, kā no 2. mašīnas nodaļa komandieris, 1. pēc tam vada komandieris. Kaut kādā momentā man paņēma štābā, tad bija tur 3 amati, bija 3. cilvēks nodrošināja priekšnieks. Tur dienēju un līdz tam krīzim, kad 2007. gadā bija. Un tad arī mūsu vienu bijušo ģenerāli tāds humora izjūta, kad man 27. decembrī atsūtīja kartiņu, ka jūsu amats ir likvidēts. Paldies par dienestu. Bet man arī ļoti paveicās tajā momentā arī, es jau iepriekš zināju, bet satiku tādu kā Mariku Silavu. Viņš paņēma 7. daļā. Vietas brīvas bija tikai Jauncēm postenī. Lai man tiktu uz amatu, viens cilvēks atteicās no nodaļas komandiera amata, lai man saglabātu dienestā un darbā. Tā kā tādas lietas nevar aizmirst. Un pēc tam es kaut kur gadu dienēju Jauncēm postenī, pēc tam atkal pārgāju uz 3. daļu. Un tur var pateikt atkal pa jaunu. Atkal vada komandieris.
Un kaut kādā momentā man paveicās, ka man atkal paņēma štābā, un man paveicās baigi. Tas bija jau iepriekš, es tādu drusku pārlecu. Gribēju pateikt, ka to, ka man paveicās arī strādāt kopā ar Aleksandru Sidenko štābā. Tas ir tāda nozīmīga personas, kura parādīja, kā strādāt. Arī to izjust, to vērtību, ka tas ugunsdzēsējs, tas ir lielākā vērtība. Un tas, bija, tu viņu satiki tev vēl. Jā. Paspēji. Tā kā man tādi bija labi piemēri. Tāpēc, ka iepriekš piemērs bija tikai tā, pati pateikt, ka tas pašs sākumā tāds Sergejs Šarovs bija. Ka mēs atceramies, ka mums arī Sūkņu stacija bija tā saucamie Štani Šarova. Tas arī pirmais operas bija, uz kuru gribējis. Kā saka, ka slikts tas zaldāts, kurš negrib būt par ģenerāli. Tu skaties uz tādām personām un tu domā, kādreiz, lai man tā arī sanāktu. Un tā arī gājām. Kaut kur no 13. gadā man piedāvāja jau būt pa operatīvu dežurantu vietnieku. Cik es atceros tā. Un tā es pa neilgu laiku biju pa vietnieku un pēc tam pārgāju jau pa operatīvu dežurantu. Un 2. un 3. dežura maiņā strādāju. Un tā es pa operu 11 gadus nostrādāju. Tā kā tāds ceļš. Pastāsti lūdzu par to sākumu, kad tu teici, tev sanāk, tad nav tur kaut kādi radinieki, kuri tev tur parādīja, ka kur ir ugunsdzēsēji, var atnākt, ka tu vienkārši redzēji, ka blakus viņi tur braukā sarkanas mašīnas un tas smuki izskatās. Un tevi tas ievilināja, kad tu tur jau atnāci un, piemēram, izgāji tur tos kursus, esi kā ugunsdzēsējs, nebija kaut kāda sajūta, ka tas varbūt to, ko tu redzēji, tās sarkanās mašīnas bija būt patīkamāks, labāks nekā kad tu tur jau biji iekšā. Vai tieši otrādi, tu tur atnāci un tev vēl otrādi tu domāji, jā, un tās mašīnas un vēl tā atmosfēra un tas darbs, tiešām tas ir mans. Tā grūti pateikt. Ko var gaidīt no 19, 20 gadīgo Dunduku, ko viņš saprot, patīk, nepatīk. Godīgi, jā, kādi pirmie 5 gadi bija visādas domas, tā kā pamestu vispār dienestu pēc kaut kādiem smagiem ugunsgrēkiem. Tāpēc, ka tajos laikos vēl bija daudz pārpalikumi no lielām rūpnīcām, ugunsgrēki bija nopietni, lieli. Viņi arī diezgan bieži tad bija tie ugunsgrēki. Jā, bet arī, jau es nemaldos, kurā gadā, kad bija izveidot no 3 4 dežura maiņas. Tas kaut kāds bija 17. februāris. Labi. Tad drusku vieglāk palika. Kad tas brīvās dienas, kad tu saproti, ka tu vari arī un atpūsties un nodarboties. Godīgi pateiksim, ļoti daudz ugunsdzēsējiem, kuriem ir 2 un 3 papildus darbi. Tāpēc, ka alga ugunsdzēsības dienas, ne uz algu iet te strādāt. Kādreiz viena apbalvošana mūsu hokeja, tas vārtu sargs Irbe pateica baigi labi, ka ugunsdzēsējs tas ir īpašu cilvēku suga. Un kaut kā tā gribās ticēt, ka tā. Tāpēc, ka tā atlase dienas tā notiek. Ja pat kaut kāds netīšais cilvēks atnāk un tas nav viņa, viņš nevar sastrādāties, nevar strādāt komandā, un dienas atlase. Padrusku, tomēr aiziet. Tā kā tā. Un tad, kad bija ugunsdzēsējs, tev kāds piedāvāja iet kaut kā tālāk, vai tu pats izdomāji, ka tu gribi būt kaut kāds nodaļnieks vai censties kaut ko darīt vēl vairāk? Kaut kā gāja pat pa sevīm, kaut kā. Man ļoti veicās uz tiešiem komandieriem un priekšniekiem. Un es nezinu, ļoti gribās ticēt, kas bija tāds labs, ka man piedāvāja. Kaut kā tā
ja godīgi, paši gāja rokās. Tad piedāvāja pa komandieru, iet tālāk mācīties. Un tajā laikā, salīdzinoši, piemēram, ar šodienu, tagad man liekas, ir vairāk jaunie nekā tie vecie jau. Ja? Piemēram, arī, kad es atnācu, es biju tāds, var teikt, viens jauns zaļš gurts, un apkārt man jau tie vecie buki, kuri arī varēja man kaut ko iemācīt. Tajā laikā arī bija tādas maiņas, tādas sastrādājušās, un, bārdaini vīri. Mēs te jaunie gurķi bijām. Un pēc tam kaut kā pamainījās, un mēs pārveidojamies pa tiem bārdainiem. Un arī diezgan ilgi tā turējās, ka tu varēji pēc gada, pēc 2 atbraukt kaut kādā daļā un skaties vien tajā paša ģīmeni. Pēc tam tomēr arī kaut kāda tāda cikučka sākās. Ir daļas un dežurmaiņas, kur atnāk pavisam visi sveši cilvēki. Jā, visi sveši vienācā. Bet sanāk, kad biji tas nodaļnieks, tev jau pakļautībā bija tie bārdainie vecie buki? Kaut kādā momentā, jā. Jā. Kā bija ar viņiem sastrādāties? Jo it kā tev viņi ir jākontrolē, tev viņi jāvada. Tu pats saproti, kamēr tu zobus neparādīsi, tad neviens ar tevi nereiķināsies. Bija momenti. Nācās parādīt zobus, jā? Kaut kādā momentā, es vēl 90. gadā atceros, ka drusku arī tā paspēju sajust arī šito tā saucamu ģedavšinu. Mēs vēl taču staigājām vēl tā padomjā zaļā formā. Tie zābakis, kirzači. Tā kā visu mēs to drusku izjūtam. Tas tāds, man liekas, bija labs tests uz komandieri. Jo, kā tu saki, tev zobus parādīt, tur ģedavšina vēl, viss kas tur ir bijis. Es saprotu, tas ir diezgan grūti parādīt jaunam zaļam gurķim, ka tu varbūt arī gan esi... Ja tu atceries, vismaz pa filmām 90. gadi arī viņi tādi bija. Jā. Un saku, tajos laikos viss gāzās uz galvu, viss bija kaut kāds jauns. 90. gadā atnācu dienestā, 91. jau barikādas bija. Un tas viss tāds kamols bija, tā kā katru dienu kaut kas jauns. Nebija variantu, vajadzēja sastrādāties un strādāt. Jā. Un cik ilgi bija par nodaļnieku? Es tad neatceros. Kaut kā gāja. Uz nodaļnieku vajadzētu atsevišķi mācīties kaut kā, vai tas vienkārši? Arī godīgi nepateikšu, neatceros. Kaut kādi kursi bija, tāpēc, ka es saku, manā koledžu visu laiku bija tāds sajūtas dīvains, ka tu ej uz koledžu kā pie zobārsta. Viss tas skaņas, smakas, tev spalvas uz muguras pacēlās. Tā kā visu laiku bija kursi pa darba drošību. Un pēc tam sanāk, tu biji vada komandiera vietnieks. Jā. Vada komandieris bija Jurijs Ļebedevs. Moldu. Sajaucu. Jurijs Kaļiņevičs. Jurijs Kaļiņevičs bija... Mans vada komandieris. Un tu viņam bija vada komandiera vietnieks. Nodaļas komandieris paša sākumā bija Nikolajs Golovčuks. Tā kā es saku... Labi uzvārdi. Jā, es saku, no dienas te visi tie tauki noņemti tur bija. Ja tā pēc vēstures skatāmies, kā Oskars Āboliņš arī no 3. daļas. Tā kā interesanti bija. Bet es ar tā skatos, kad daudziem ļoti palīdzēja tieši tie cilvēki ar tiem uzvārdiem, kurus mēs tagad arī nosaucām un dzirdam, kur tiešām parāda, kā varbūt labi strādāt. Jā, tas vislabākie pasniedzēji bija, un tas lieko reizi arī rādīja, ka šajā dzīve viss ir sasniedzams. Tu redzi, kā viņi iet, kā viņu sasniegumus. Jā, ka viss ir iespējams. Jā. Un pēc tam sanāk, tu biji jau kā vada komandieris. Jā, kaut kāda momenta, jā. Kas bija grūtākais līdz tam vada komandierim, kā ugunsdzēsējs, nodaļas komandieris, vada komandiera vietnieks vai vada komandieris? Vai tu atceries to? Kurš moments bija tas grūtākais varbūt?
Nevar pateikt, ka kaut kāds grūtākais. Grūtākais ir līdz tam momentam, kad tu kaut ko nezini. Kad tev kaut kādi notikumi pārsteidz. Kā jebkuram ugunsdzēsējam, tas ir viņu pieredze, tas ir kā fotoalbums. Tu tas bildes saliek, un ja tu citreiz pat kaut ko nezini, tu saliec no citiem notikumiem, un tev kaut kāda bilde jau ir uzzīmēta. Un to, ka kolektīvs arī uz to momentu tur gandrīz nemainījās, tā kā ar vieniem tiem pašiem cilvēkiem, tā ir pašā Pārziņas rajonā, nevar pateikt, ka kaut kas tas baigi atšķirās. Jā, atbildības līmenis, jā, papildus kaut kādi uzdevumi atskaits. Tas ir viss iet klāt. Un tā kā nevar pateikt, ka nodaļas komandieriem bija viegli, pēc tam vada komandieru grūtāk. To es varu pateikt tikai jau pa dienestu nodaļu. Tur, kad es biju kā vietnieks, es tā pēc savām sajūtām varu pateikt, tev drusku galva tā brīvākā, un tu vari operatīvam dežurantam piedāvāt jebkuru risinājumu, kas tev galva ienāk, tāpēc kā atbildību viņš nes. Pēc tam, kad mēs samainījāmies, tu jūti tieši otrādi. Tev no visiem tiem variantiem vajag izlemt to labāko un pareizāko, tāpēc, ka tu atbildi par to iznākumu. Piedāvāt vairs nevar, tur ir jāizvēlās. Tā kā tam. Bet tad vēl bija, ka tu atnāci tur vēl tas nodrošinājuma priekšnieks bija. Jā. Un sanāk, tu pēc vadinieka biji tur. Jā. Vēl būtu jautājums uzreiz tā uz priekšu. Kā tu domā, vai viņš bija vajadzīgs? Tas nodrošinājuma priekšnieks. Salīdzinoši, tagad uz to brīdi viņi nav vairs. Jā, domāju, ka vajadzīgs bija. Tāpēc, ka parasti, ka liels notikums, runāsim tā pa ugunsgrēku, to pašus pienākumus sāka pildīt kāds vada komandieris, kuru vai VKV. Un sanāk, mēs kaut kāda, ja ne grupas, bet kaut kādas komandas kolektīva izraujam vienu cilvēku, kurš nodarbojas ar apgādi. Te bija tā persona, kura tieši tā bija uzasināts tieši uz šito. Bet vēl plus bija tā, ka laiks, braukšanas laikā viņš strādāja, tas bija piemēram hidrantu kartes, kaut kādas ūdens ņemšanas vietas. Tagad saprotu ar datoriem, planšotiem. Drusku vieglāk, jā. Bet tik un tā tas aizņem laiku. Sanāk, tad agrāk, bet viņš arī bija kā autovadītājs. Nē, autotevadītājs. Vēl bija atsevišķi autovadītājs. Sanāk, kopā jūs bijāt 4 cilvēki. Tieši tā. Jā, tad tas jau, protams, salīdzinoši tagad ir 2 un tad bija 4, tas ir 50% ir noņemts. Un par nodrošinājumu priekšnieku, cik tu nostrādāji? Tu nostrādāji līdz tam laikam, kad pateici, kad vairs nav tas amats? Jā. Tas, man liekas, 8. gads pats sākums, kad likvidēja nodrošinājumu priekšniekus. Un tajā momentā nebija brīva vieta štābā? Nē. Sanāk, katra dežūra maiņa pa vienu cilvēku noņēma. Nē. Jau bija problēma tos 4 cilvēkus jau sabās pa daļām. Kādam paveicās atgriezties atpakaļ. Manā gadījumā nebija tādu variantu. Atgriezties atpakaļ uz vadu komandu? Jā, piemēram, tā pašā 3. daļā. Un to tādas iespējas nebija atgriezties. Bet tajā momentā vēlme bija, vismaz atgriezties tajā operatīvajā darbā. Jā. Tu kaut kādā momentā saproti to, ka tu gribi būt no operatīvā darba, tu negribi katru dienu uz to darbu iet, un tev gribās, lai tev tajā darbā kaut kāds bildes, kā tur dežūru mainās, kaut kāds interesants. Saku, es baigi pateicīgs dienestam pa visam tam iespējām, ka parastā dzīve tu neredzi. Ne to lidojumus ar helikopteru, nezinu, ar robežsardzes, krastas apsardzes kuģiem, viss kaut kas. Tas ir tāds, no vienas puses tāds jautrums, kur citur diez vai to var izjust.
Un tu teici, Marks tev piedāvāja Vadakomandieru vietnieku. Vadakomandieru vietnieku, jā. Jaunciem postenī. Sanāk, arī tajā laikā varēja, man liekas, ka uz doto brīdi tagad tā nesanāks izdarīt. Jā. Man tā liekas, ka... Ja es pareizi atceros, tajā momentā kaut kā bija cilvēks pārvest. Godīgi neatbildēšu tā. Un tad uz jaunciem postenī, kā Vadakomandieru vietnieks, nebija tajā momentā, man liekas, tur izsaukumi var būt mazāk, ka jaunciem postenī. Arī, kad tu aizgāji tomēr no diezgan laba amata. Nebija tā, ka rokas jau nokrīt un nezinu, ko darīt. Nē, rokas nenokrīt. Es saku, to, ka es iepazinos tādu cilvēku kā Mareks. Tu uzticies tādiem cilvēkiem. Ļoti ceru, ka man uzticās. Salīdzinot ar visam tiem izbraukumiem, jā, jaunciems tur bija klusi. Citreiz tev pat tracināja tāds klusums, ka tu dzirdēji, kā ūdens sildās boilerī. Un izbraukumu krietni mazāk salīdzinot ar centra rajonu. Un diezgan daudz tu pavadi laiku, kā ieslēdzot rāciju un klausies, kā citi strādā. Un tad tiešām bija prieks, ka tur, piemēram, 7. vai 6. daļa prasa palīdzību, un tu jau roka kasī, mēs tulīt brauksim, uz kartas pirkstu uzliek, mēs to tuvāk, Pēc tam kaut kādā momentā, es neatceros, kāpēc, es pārgāju 7. daļu. Tur jautrība gandrīz no pirmās dežūras sākās. Pirmkārt, tur izbraukumu daudz. Rajons arī interesants diezgan. Cik es atceros, mēs vispār izvadā stāvējam un Marks stāv priekšā, aiz tā šķība skatos, kaut kāds uguntiņš kaut kāds brauks. Miskas tas mašīnā degošā atbrauc pie vārtiem. Uzdaļa. Jā, es tev jau rādu. Izbraukumi paši pie mums brauc. Haltūra pati atbrauc. Bet tas bija 7. arī kā Vadakomandieru vietnieks vai jau kā? Jā, Vadakomandieru vietnieks. Vadakomandieru vietnieks. Drusku bija tā dīvaini, ka es jau taču tāds jau ar izdienu. Eduards Vežāns bija, piemēram, Vadakomandieris. Viņš pavisam jauns bija tajā momentā. Un nācās klausīties. Jā. Nē, tur ļoti pieklājīgi viss bija. Es kaut ko no viņa mācos, viņš no manīm, un visu laiku kāda saruna veidā, viss kārtībā. Nebija tā kā kādas uzbraukšanas. Bet tu biji kā zelta, briljanta vērts Vadakomandieru vietnieks. Nezinu. Ar tādu pieredzi. Vajag prasīt. Un nodrošināt priekšnieks, un viss arī ir bijis. Un tikai Vadakomandieru vietnieks no sērijas. Un pēc tam tad bija vēl Vadakomandieris vai jau bija piedāvājums? Pēc tam sanāca tā, kā 3. daļa atbrīvojas vieta. Es atkal savā vietā 3. daļa parādījos, un jau no 3. daļas uz stāvu augstāk uz dienas nodaļu. Tikai stāvs pamainījās. Jā. Tad man paveicās Girtu Forandu iepazīties. Arī tā drusku tā dīvaini bija, viņš taču jaunāk pa manīm. Bet, tāds tikai labas atceres. Man kaut ko liekas, tu teici par operatīvo dežuranta vietnieku un operatīvo dežuranta amatu starp viņiem, kad tam operatīvam dežurantam ir grūtāk, jo viņam ir jāpieņem tas galvenais, tas lēmums, Man liekas, ka tomēr tas pats darbs, viņš ir nenormāli liels tam vietniekam. Jā, tur, man liekas, ņemot vērā tā pēc vecās domāšanas, ka noņemta trešais cilvēks, kurš pār nodrošinājumu. Jā, var pateikt, tas ir tas smadzenes, tas centrs, kurš atrodas autobusā un visa informācija pie viņa pienāk. Citreiz tu kā operis pagriezies ar muguru, tev vajag risināt jautājumu, tu pat neredzi, kas tur aiz muguras darās. Un tev kā acis aizmugurē, tev koriģē, kas mums ir pieejams tekošā momentā.
Kas varbūt bija tāds, ko tu atceries no operatīvi dažiem vietnieku amatā? Kaut kāds, nezinu, notikums, vai arī tas nebija notikums, varbūt vienkārši jūs dislokācijas vietā sēdējāt un bija jārisina kaut kāds jautājums, ko tu atceries, bija grūts, vai tas bija notikums kaut kāds? Nu, tas daudz kas bija tā, ka uzreiz tā prātā nekas nenāk. Nu, nezinu, piemēram, Latvijas balzāms, kad pirmo reizi dega, kad Sidenka vēl bija. Un tāds sarežģīts viņš bija. Un vajadzēja risināt to jautājumu tiem ūdeņņemšanu vietu. Un tas izvietojums, tāpēc, ka vajadzēja arī domāt, koriģēt to tehniku, kura vēl nav ieradās notikuma vietā, nu, kuras ielas piebraukt. Bet pārsvarā visi notikumi, tas bildes mainās, bet tā secība, ko mēs darām, viņa jau atstrādāta. Vajag pieņemt lēmumu, tev vajag vēl papildus kaut kādi cilvēki, kur tev, nezinu, tam palīgu ņemt. Tā. Un par operatīvu dežurantu teici, sanāca tev 11 gadi. Jā. Tu nostrādāji. Kā tu vari aprakstīt varbūt tos 11 gadus? Viņi bija plus, mīnus, viss bija vienāds vai kaut kādā, piemēram, brīdī, jo, piemēram, ar tāpat man pašam daudzreiz tā bija gadies, kad kaut kur nostrādā kaut kādu laika posmu un domā, tur es kaut ko varbūt vai nepareizi darīju, ka es jūtu, ka man kaut kas tur ir pamainījies. Vai arī tev tomēr, kā operatīvam dežurantam, to kā sāki, tev jau viss bija zināms, tu jau zini, ko tu gribi, kā iet, un viss, kā saka, gāja kā pa maslu. Nē, pirmie gadi bija tādi grūti, man tā arī, nezinu, kā pateikt, paveicās. Tā pašā 13. gadā un Maksimā un Prezidenta pils vienā gadā. Tāds spēriens bija. Jā, pēc kāda momenta, pēc tam sākās kaut kāda atslābināšana tāda, ka es zinu, es māku, es varu. Un saku, man baigi veicās to, ka man vietnieki bija labi. Un tas pats Girs Forans un Mihails Tutuškins. Es nezinu, kas vēl labāk varēja būt. Un iespējams, ka katra vārda, kas slavē savu to purvu, tad var pateikt, ka man vadinieki bija paši stiprākie. Un tas arī, ka es kā galēju produktu saņēmējs, piemēram, cilvēka pieņem darbā, viņš tiek daļā, viņu sāk slīpēt un daļas komandieris un vadinieki, vada komandieri, vietnieki. Un tu jau gatavu produktu strādā. Nevar pateikt, ka tur iespējams drusku grūtāk, kad mēs braucam kaut kur uz citiem reģioniem, uz tiem pašiem Stikliem, kad bija tie meža ugunsgrēki, vai Mazsalacā, kad ugunsgrēks bija. Tur arī drusku veicās to, kā cilvēki kaut kādiem kursiem vai pazīstami dzīmi tomēr bija. Tās balflūta komandas. Tev tikai vajag drusku to salikt, to pazlu, tāpēc, ka tev detaļas jau gatavas bija. Pašam nevajadzēja neko sakārtot, kā var teikt. Jo, piemēram, atnāk operatīvās dežurants, viņš sāk strādāt ar visiem vadiniekiem. Un, kāds saka, tev jau bija tas gatavais produkts, jau labs, vai kaut kur tomēr vajadzēja? Nē, tāda pieslīpēšana tomēr arī notiek, tāpēc, ka katrs operatīvais dežurants, tāpat kā daļas komandieris, viņš saliek savu komandu, arī atspoguļo tās prasības, kā viņš redz, to vajag darīt. Tā pieslīpēšana arī notiek. Tas diezgan ātri. Tāpēc, ka, būsim godīgi, mēs neesam alvas zaldātiņi, kuras var pārlikt, un pēc tam iznākums neizmainīsies. Mainās. Vajag piestrādāties. Kādreiz kaut kāda tur gudrā grāmatā, man liekas, pat Kimstiša bija rakstījis, ka vada komandieru vajag zināt psiholoģiskās īpatnības padota personāla. Ir kaut kāda tur doma. Jā, ne tāpat tas ir rakstīts. Jā.
Un ilgs bija tas moments, kad jau viss ir pieslīpēts, un kā tu saki, ka tu jau brauc tādā miera stāvoklī, kad tu jau vienalga, kas tur būs. Tu jau zini, ka vienalga viss būs kārtībā, kad visam tiksim galā. To, ka tiksim galā, to visu laiku zināja, bet miera stāvokli nebija. Tāpēc, ka katru reizi drusku kāda tur soļi pa labi, pa kreisi. Varbūt, es nezinu, tas manas kaut kādas prasības bija to, ka tu gribi kaut kādu augstu rezultātu, bet es visu laiku biju apmierināts. Bet bija kaut kādi kniksīši. Zini, ka tu drusku tā jūties, it kā nesen bija, piemēram, bija kaut kādas mācības, tu redzēji kaut kādus trūkumus, pie kādas vajag piestrādāt, un tagad gandrīz pēc tāda paša scenārija, piemēram, ķīmiska noplūde notiek. Un tu domā, kā tagad būs? Mēs tiksim galā, mēs uzvarēsim, bet bieži bija pārsteigumi, ka mēs reālās notikumos labāk strādājam nekā mācībās. Mācībās mums parādās problēmas, citreiz balss paaugstinām, pabļāvam drusku. Reālā notikumā viss notiek. Man liekas, ka reālā notikumā ir nedaudz varbūt vienkāršāk, jo tu redzi to problēmu. Mācībās diezgan grūti ir izveidot tā, lai tu redzi to problēmu fiziski. Varbūt. Tāpēc varbūt, ka tavas acis neredz neko un netic, un smadzenes arī savādāk strādā. Es domāju, tas no abām pusēm, it kā tas arī mācības, it kā, pateiksim, kā spēle. Arī attieksme tagad, mums ir iespēja kaut kādu kļūdu iztaisīt. Tajā galā, kur jau reāls notikums, tur jau reāla dzīve. Un tas jau kaut kādas uzticības jautājumu. Tu doti rīkojumu, tu gaidi, ka viņi izpildīs, ne tagad kaut kā mēģinās kaut kā apspriest un, pastāstīt par savu domu gājienu, kāpēc es tā domāju, kaut kāds strīds, varbūt. Tā kā par reāliem jautājumiem. Mums bija mācībās ķīmisku noplūdu. Daudz bija jautājumi, kuri nepatika. Nevar pateikt, ka nepareizi, bet nebija kaut kā parocīgi viss iztaisīts, nebija ātri. Nebija kaut kādas kustības pārdomātas, bet gandrīz pēc mēneša Atlantijas iela bija noplūde ar amonjaku. Man liekas, tur 8 tonnas muca bija. Un tā paša 8. daļā, ar kuru mēs tikai strīdējāmies, viņi visu perfekti iztaisīja. Tas ir reāls notikums. Un kad tu citreiz, atkal kā vada komandieris, mēģini slīpēt un teikt, ka man būs tāda situācija, ka man nebūs laika tev kaut ko paskaidrot, tu vajag uzticēties un pildīt rīkojumu tā, kā viņš izsludinās. Un tieši par šito gadījumu bija, ka tur bija noplūde no armatūras. Un kā loģiski, kā tu ņem krānu, ver ciet, noplūde drusku samazinās, bet tu nevari novērst viņu. Tad bija izmantotas arī mitras lupatas, un kad es ēterā saku, daram tieši otrādi. Tagad mēģinam to ventili vert vaļā, palielināsim to noplūdi, bet nostrādās tajā gala drošības vārs, kurš tieši domāts uz to noplūdu lielu. Bums, viss notiek. Nostrādājam, viss aizvērā. Būtu kaut kāda cita situācija, es nezinu, kā, ja es būtu kaut kādiem, svešiem cilvēkiem, kā viņi vai uzticētos man, tāpēc, ka viņi stāv tur, un tā resna caurulē, to man jau tieši te pie sejas. Jā, un tad tagad saka, vērt vaļā, uz filmu ko. Jā. Pēc tam pārprasīs, jūs neko nesajaucāt. Tiešām vajag. Jā, tā uzticība arī diezgan svarīga starp, sākot no tā dzēsēja līdz tam glābšanas vadītājiem, lai reāli uztic, ka tiešām tas cilvēks pareizu rīkojumu iedos. Un tā varbūt ir tā atbildi, ko teici, smagāka, psiholoģiski. Viņi ir svarīgākā tajā notikumā, kādu lēmumu tu pieņemsi beigās. Lai tur tas dzēsējs kaut kur nepaliek vai kaut kas ar viņu nenotiek. Es domāju, ka tāpat kā mani tiešie priekšnieki uzticējās man, es mēģināju arī tā tālāk to darīt.
Tāpat kā, piemēram, Kurzemes prospekts, atceries tā bumbu patvērsmē, kur tie matrači Osaf matrači, jā. Jā. Cik viņi tur dzēsa? Vairāk pa nedēļu. Vienā momentā izdomājam, izurbīsim caurumus, noņemsim metru gruntu, pēc tam 700 sanķiki to betonu pārsigumu, ieliksim jumtu stobrus. Tā arī sanāca. Jā, un tur jau arī uzreiz arī aiziet, tur jau jāpiesaista vēl resursi savādāk. Nu, mums jau arī, kas jau perforators tik ir. Nu, jā. Nu, bet vismaz bija izdomāts tas virziens. Nu. Lai nebūtu kaut kāda, nezinu, tur atkal tupa atveršana vārtus, atkal saprašana, ka mēs neko nevaram izdarīt un aizveršana atpakaļ. Nu, kaut kā jau tehniski vajag pienākt pie tā risinājuma. Un tajos, atkal paņemsim tos 11 gadus, kooperatīvos dežurants, bija tāds, ko tu gribēji vēl pamainīt pa to ceļu, piemēram, nezinu, sastapies ar problēmu dokumentos kaut kādos, kas ir tieši pret tevi vai ar tevi tavā darbā, ko tu gribēji vai nu pamainīt. Vai es nezinu, tehnika kaut kāda, ko tu gribēji pamainīt. Mainīt. Nu, piemēram, man tāpat ir arī tagad kā vadiniekam. Nu, ir, piemēram, kaut dokumenti, kuri nevar pateikt, ka nevis neapmierina, bet es redzu, ka viņi ir vai nu pretrunā ar kaut ko, vai nu viņi man traucē manam darbam. Nu, godīgi, es nekad nebiju tas stiprs. Man dokumentācija tā stiprā lieta, bet visu laiku es piedalījos kaut visādās apspriešanas. Tāpat, cik tur ilgi dzemdēta bija tā instrukcija pa šļūtenēm. Visu tur piedalījāmies, bet tu pieņem to, ka tā ir. Pienāks laiks, kad būs kaut kādas izmaiņas. Atkal par šitiem runājot par tiem pašiem dokumentiem, tāpēc, ka vajag tomēr strādāt tur veselai grupai. Ne tikai cilvēks, kurš pilda viņu, bet arī uzreiz arī juristiem. Tāpēc, ka citreiz tu nevar pārdomāt un redzēt visu to dokumentus, kuri aizsver kaut kādu āstinu. Un tur jau arī problēma varbūt tur ir, kad ir varbūt arī tā grupa, kas to taisa un kaut kādi juristi, bet viņi taisa to dokumentu, viņi jau tev nepaprasa. Vai piemēram to, ko mēs uzrakstījām, vai tas tavā darbā, jo mēs rakstam tā kā tavam darbam. Tāpat arī, kad, nezinu, cisternu iepirkšana. Pat man nav jēgas prasīt, kādu vajag cisternu, jo es nesaprotu no tā neko. Man nav tur necē kategorijas, nekad neesmu braucis ar smagu automašīnu. Redz, kur man ir autovadītāji, paņemiet viņus, uzprasiet, kas nebija tā, vai kas ir labi, vai kādas jūs citas zinat mašīnas, kuras ir labas. Saņem to informāciju tādā veidā. Kad, vairāk es par to tieši domāju, ka nav tās varbūt kā atgriezniskās saites. Piemēram, tev iedod to dokumentu un tur viņu ej strādā. Kāds viņš ir. Un tev nebija nekāds tāds, piemēram, problēma ar kaut ko tādu. Tādas lielas problēmas nebija. Bet te plašākajās dienestā mēs arī pildam. Mums nav tādas iespējas kaut ko pateikt, nē, man tas nepatīk, es nepildīšu. Diemžēl nevaram pateikt, nē. To, kā tu, piemēram, par to tehniku runā, iespējams, ka vajag tieši tie, kuri pakalpojumu saņēmēji, arī strādāt, pie tehniska uzdevuma. Ar to pašu ūdenslīdēju aprīkojumu. Tieši tas, kurš velk, kurš strādā, kurš iespējams, piemēram, kā pirmā daļa Raitis Krievs, viņš otrās darbās pa ūdenslīdēju strādā un izmanto tādus resursus. Ar to iespējams arī mūsu dienas arī stiprs. To, ka cilvēki dažādās nozarēs strādā un vajag to izmantot. Starp citu, tas arī Maksimums parādīja, ka 5. daļa Mikus, viņš strādāja tiem pērijas sistēmām, un kad atveda man to čūpo tam stabiem, es nekad ar viņu nestrādāju. Viņš saka, 70 stabi pa dienu bija uzlikti zem grīdas. Un vajag izmantot tos resursus. Viņš jau to paralēli ārpus vugda to zina sfēru. Tas ir arī es domāju par to, ka runa tieši, kuri arī strādā.
visādās jomās to vajag izmantot. Jā, kā tagad tās gumijas šļūtenes arī, ar ko mēs sastopamies tagad, diezgan problemātiski. Jā, kad tas pakalpojumu saņēmējs, ugunsdzēsējs, viņam grūti ir. Jā, gribās, saka, kāpēc jūs negribat mums atgriezt tas, kas mums bija? Viss bija kārtībā. Šoreiz neko jaunu nevajadzēja. Pēc operatīvā dežuranta tu izvēlējies aiziet citur. Jā. Man pagalmā renovēja bērnu laukumu. Tur jauna šūpoles. Es apsēdos un sapratu divas lietas. Pirmkārt, ka es iesprūdu. Otrais, ka es negribu sagaidīt to momentu, ka man kāds aiz muguru teiktu, beidzot, kad tas upis vecais aizies prom un atbrīvos vietu. Nē, pienāk laiks. Es tomēr sasniedzu un izdienas pensiju un pagarinājos uz 3 gadiem. Es baigi labi to, ka es pagarināju uz 3 gadi. Tas tie 3 gadi iedeva to iespēju, saprat, ka viss beigsies kādreiz. Un tā lēni pāriet, jā. Un tajā pašā laikā tomēr palikt dienestā un izjust to piederību dienestam. Tāpēc, ka es domāju, tas ir traki, tā vienā momentā saprast. Viss, tev nekur nevajag braukt, jau iet. Tagad es visu tā drusku no malas visu to skatos. Var patikt tā, aizgāju no liela seksa. Bet negribās? Gribās. Jā. Pirmie mēneši traki vispār bija. Tu, kad nesen kā sunis skaties, kad mašīna ar bākuguņiem brauc prom. Tev pat rācies nav paklausīties. Kas tur notiek. Tagad drusku jau tā atlaidē. Bet tas varbūt tad nebija vēl pareizais laiks kaut ko mainīt. Varbūt. Es domāju, tas viss tāds kompots kopā visu to, ka es atkal Marika komandā. Tas jau mierīgi. Tu atkal viss kaut kā atkal atgriezies tikai līmeņi savādāk. Arī var teikt, kā uz ugunsdzēsējiem atgriezies. Tā drusku, man tā arī tā ir tā sajūta to, ka es drusku tomēr piederu tagad tam grandiozam projektam ar poligonu. Tur varbūt mans tas crazy idejas arī kaut ko ietekmēs. Un idejas tiešām ir daudz. Galvenais to visu realizēt, lai arī tas viss strādātu. Ir kaut kādas idejas, domas, par kurām var arī pateikt? Nē. Es domāju, labāk tas būs kā pārsteigums. Jūs visi redzēsiet. Jā. Es saku, tas ir kaut kāds lepnums. Es taču atceros tos laikus, kad mums sūtīja uz komandēju uz Baltkrieviju, uz to MČS poligonu, un mēs uz visu to skatījāmies. Tagad mums būs savējais. Bija kaut kas tāds, ko tu braucot, piemēram, arī kā vadinieks, tur operatīvais dežurants, braucot kaut kur uz citām, uz ārzemēm, skatoties uz viņiem, kaut ko paņēmis sev no viņiem tajā momentā? Jā, bet man neizdevās to pielietot. Pa tam pašam bonām. Tā kā cik reizi mēs mēģinājām ar tām bonām apstādināt upi. Ar Baltkrieviem mēs runājam ar tiem glābējiem, jā. Kā viņi uzliek bonas ne no krasta līdz krastam, taisa kā aizkarus. Ka vajag saprast to ūdens kustību, un tieši tur nevajag uzvarēt visu to upi un no viena krasta pārcelt, tieši skatīties. Un tas arī sakrīt tās domas, kad es skatījos tas video par amerikāņiem, ka viņi gandrīz no tilta tur popkornu ber, noplūda vēl kaut kur augstāk, tur 15-20 km, bet viņi zemāk atrod to vietu, kur viņi ķers to. Izber popkornu, skatās, kur viņš savācās, un tur loģiski arī to, piemēram, tie nafta produkti būs. Un šito neizdevās. Jā, bija tāds drusku mēģinājumi mācības taisīt, bet nebija tik daudz popkorna. Padārgu, jā, popkorns būtu. Jā. Un tagad sanāk, tu
kaut ko no tā M4 poligona, kaut ko paņemsi, vai tas būs viss tikai tavas domas? Nē, būs. Viss jau pārunāts. Viss. Sākumā vajag palaist poligonu ar to, kas jau ir nopirks. Visi tie projekti iepriekšēji taktiskām mājām. Visu to stacionāri pirmkārt pārvest un pievienot stacionāri. Un palaist, lai nodrošinātu apmācības procesu. Visu pārējais būs paralēli iesmu. Es tā vizuāli skatos pa to visu laiku, kā man liekas. Agrāk nāca nedaudz citi jaunieši, un tā koledža bija varbūt vāja, es domāju, praktiski. Tur, var teikt, nebija gandrīz nekā tāda, lai paskrēdītu. Pārsvarā skrēdīja tikai no mašīnas tur tās izvēršanās. Bet tagad krietni palielinājās tās iespējas koledžai, ko parādīt un praktiski iemācīt. Bet to cilvēku skaits, jauniešu, kas nāk, viņš ir samazinājies, vai arī daļa varbūt algām vai vēl kaut kā nāk, varbūt ne to, ko pavisam jaunu, bet nav tādas deksmes tieši būt tam ugunsdzēsējiem. Vai tas viss tas poligons viņam sanāks sataisīt, tā kā var teikt, sataisīt vīrieti no tā jaunieša? Tā uzreiz arī nepateiks. Jā, cilvēku mazāk, bet redzot tos kadetus, kuri tagad savākti, kuri mācās savākt, acis spīd. Bet to saglabāt, lai tas pulveris nebeidzās, nezinu kā. Iespējams arī tas jautājums arī par to atalgojumu. Tomēr visu laiku mums tas iet. Tāpēc, ka es tā jau dzirdēju tas sarunas, kad jaunieši runā un, piemēram, vai iet par ugunsdzēsēju, vai iet uz NBS. Sorry. Ir atšķirība, protams, jā, kad NBS mēs plus mīnus ar viņiem arī cīnamies par tiem cilvēkiem. Jā, varbūt tā godīgi arī, ja viņi mums to atņem ar kaut kādu daļu, kura varētu pie mums. Tas iespējams. Ja ne poligons, kā domā, ar ko, un arī ne alga, ne atalgojums, ar ko vēl mēs varētu piesaistīt? Jo sanāk, tagad es jau it kā ir tavs lauciņš arī. Tā piesaistīšana arī kā ir jādomā. Gan kā noturēt, protams, to cilvēku, jo, es nezinu, vai jums ir bija tāda prakse, kad atnāk cilvēks, nezinu, pēc nedēļas viņš ierauga to visu to poligonu un viņš negrib vairs dienēt un iet prom. Nē, tādu es kaut ko malēju tad dzirdēju, ka bija tikai viena problēma, kādreiz to klaustrofobiju. Tas ir tāds fizioloģiski, ko tu neko neizdarīsi ar šito. Tā, es domāju, iespējams viņu to pašu to grūtību saprot un saņem tikai daļā. Koledža tomēr tas ir tāds labs laiks. Bāzi parāda. Jā. Iespējams, kaut kur grūti mācīties. Piemēram, kā paņemsim cilvēkus no skolas, viņam tikai drusku krāsas izmainījies, kaut kāda fiziskā slodze, bet tas drusku tā jautrība tomēr tāda paša kā skolā. Jā, mēģina koledžā sataisīt, iemācīt tai kārtībai, kāda vajag būt. Tomēr, nezinu, bērnu dārs jau beidzās, bet grūtības, es domāju, sākās viņam tieši daļās. Tāpēc, ka iespējams arī, es tā domāju, ka kamēr tu mācies, tu to teoretiski saņem kaut kādu informāciju, bet tu nesaproti, ko pēc tam ar viņu darīt. Kad tev būsi daļā, kad tev vajag reāli jau strādāt, tad tu jau sapratīsi, man tur kaut ko stāstīja, es tur kaut ko palainu, tur es kaut ko norakstīju. Tajā dienā es slimoju. Un tā atlase, domāju, jau daļā sāksies. Tāpat, kad tie cilvēki, tā daļa, godīgi meitenes, kuri iet uz inspekciju, viņi tas grūtības reālas redzēs tieši jau darbā. Un nezinu, kaut kādu statistiku pēc tam tikai pēc tā var darīt. Koledžā kā atlase notika, tikai pagaidām pēc rādītājiem, kā tu nokārtoji vai nē. Tas ir kā skolā. Tev tik un tā dot iespējas par nokārtot vēlreiz.
Pēc tam jau dzīve tālāk. Aiz koledža, sākās dzīve. Bet arī nebija domājuši, kā piesaistīt tos, kuri mācīs. Jo arī daudziem arī jau sen drīz gribēsies jau divānā, počilot, vairs, lai nav jāiet uz darbu, tīrā pensijā jau aiziet un kaut kā jau jādomā, kā piesaistīt. Varbūt, kā domā, tas poligons, kad tomēr visi redzēs, kad reāli smūgs, profesionāls, labs poligons. Jā. Vai viņš piesaistīs tos cilvēkus, kas gribēs? Būs moderna vieta, jauna ēka. Kāpēc ne? Tomēr tie apstākļi arī daudz ko dara. Tu paskaties, no kaut kādām daļām ārpus Rīgas atbrauc, piemēram, uz otro daļu un skatās, cik viss tas jauns, smūgs. Tur tiešām gribas strādāt. Jā, tīri daļa pašas daļas, ka tur tā viss smūgi. Vēl jautājums ir par to, ka tu no operatīvā dežuranta pārgāji uz, priekš manis tas ir, uz 180, pavisam kaut kas cits. Tā man arī uzdot jautājumu, par ko? Es saku, ne par ko, es pats. Par ko? Kā parasti, par ko tu tādu izdarīji, slikti. Varētu arī būt, tas varbūt mans jautājums arī būs, varbūt plus mīnus to pulsī. Jo, kā man tas liekas, ja tu sāc no ugunsdzēsēja, tur tu gribi iet tālāk, tu mācies, un tu aiziet tur vada komandieris, operatīvais dežurants, bet tālāk jau ir OVP. Gribas pateikt, kā tādus jautājumus neuzdot. Nē. Es tagad domāju nevis dotajā brīdī, kas vispār notiek, bet pēc nosaukuma, kā tam it kā jābūt. Loģiski, jā, piekrītu. Bet tas no vienas puses arī atkal tas darbs, kur tu drusku ierobežots ar reāliem izbraukumiem. It kā tu vari izbraukt. Jā. Bet pārsvarā tas ir kabinetu darbs. Tu pie telefona. Tev arī tagad ir kabinetu darbs. Tāds. Man vesels pagalms. Jā, es visu laiku piedalos kādu savu 5 kapeikas iebāžu. Jo es daudzreiz domāju, ka visa tā, kā jau tā var pateikt, mugursoma, kas tev ir, ar visu to informāciju un zināšanām un praksi, doto brīdi man tāds sajūta, ka tu vienkārši izmeti un nopirki jaunu mugursomu un ej tālāk. Jo man liekas, tomēr tas OVP ir tieši, ka tu atnāc tur apsēdies, atver to somu, izbar uz galda un visiem operatīviem vadiniekiem parādi, reku čaļa, lūdzu, izmantojiet. Es izmantoju to iespēju, kāda man paveicās trāpīt koledžā. Ne visiem patīk uz to pašu, sakot, kabinetu darbu, ka tev bildes nemainās. Es atceros, ka viens opers, kad aizgāja uz OVP, viņš teica, viņam taču logi tur jumtā. Es tikai debesis redzu, es pat nevaru pienākt paskatīties. Tas nav mans. Otrkārt to, ka poligons, Mareks, visu tā sakrita, es nezinu, kā loterēja vinēja. Un tie jauni kadeti, visu laiku par kaut ko runājam. Un tu citreiz redzi, ka pasniedzējiem tu tomēr ir liela grupa, tagad viņam vajag visus iemācīt. Un tu jau no prakses, kaut kādu pielietojumu, redzi kaut kādu kniksītu, ko pēc tam, es taču arī kā iepriekš kā pakalpojumu saņēmējs. Es redzu, ka šitais neiemācījās, un tagad viņu vajag atsevišķi stāstīt. Tagad man tāda iespēja, uzreiz viss bariņš stāv un saku, netur racību priekšā, tāpēc, ka to gaisu pūti un tajā galā slikti dzird. Paņem to pašu rāciju no sāniem. Pēc tam, kad tu maskā strādā, tu jau neliekts te, tu jāceries to maskas uzbūvi, ka membrāna skaņas, kur atrodas, tad tuvāk mikrofonu pielikt. Un tu skaties, citreiz viņi aizdomā, jā, točno. Un visu laiku ir kaut ko, kur saka, savus 5 kapeikas iebāz. Tu nepareizi. Tā muļķinē atceries, ka tu, ģaģa Fjodor, tu nepareizi tu buterbrodu, tu vajag. Ades uz mēli vajag. Griezot rādi.
Un, nu jā, tad sanāk tu jau tādā pašā sākumā jau to visu it kā attīri un it kā tad uz daļu jau atnāks. Nu, tu pat nezini, kad tas noderēs. Bet tas liekās zināšanas, viņus nevar nosaukt par liekām. Zināšanas noteikti nekad, un praksa nekad nav lieka. Nē, cits var to nosaukt par kādām stulbām zināšanām. Bet, ka es atceros tos kadetus, kad no benzīna mašīnas to kvēlsveci, to dieelektriku sasiti, un pēc tam uz rotatus stiklus siti. Jā. Tu visi, kad jauni atver muti, kā tā var, tikko mēs ar cirvi sitam, nevaram visu. Jā, te mazo. Un tu nezini, kad tas noderēs cilvēkam. Bet varbūt kaut kad noderēs, jā. Bet īstenībā ļoti daudz šitādi tie sīkumi, tas arī, ko mēs runājām par ārzemēm, kad kaut kur tur no viņiem kaut ko paskaties. Es pat īstenībā kad mēs tagad braukājam, tur kaut kur padažurēt vēl, arī kaut kādā citā daļā, tu skaties, kaut kas, nezinu, tur kaut kāda vai nu lietiņa, vai nu somiņa, kaut kas tik elementāri. Domā, kāpēc mēs tā savu neizdarījām? Un arī tā, cik runāju, saku, kāpēc speciāli šitā jūs nebraukājat? Lai tiešām paskatītos, pat kur mums tādā Rīgā, ja, tur savās daļās starpā. Pasties, kā ar viņiem varbūt, tad kaut ko varam no viņiem paņemt un sataisīt. Tāpēc, kad es saku, kur vēl moments, viens piemērs par to pašu koledžu, Raimunds Tukišs. Viens no pēdējiem ugunsgrēkiem Kaķu māja. Stiprs piedomojums, liesmas izplatās pa visiem 5 stāviem, un tikai bēniņus mēs tur noķērām. Labi. Bet viņš tajā ugunsgrēkā pielietoja hidraulisku instrumentu, atspiedēja uz akumulātoriem, piedomotā vidē, grīdu, laužot grīdu. Cits mēģina dūmos pielaist tā iekšdīnu instrumentu, nevar sanākt, kā te hidrauliku, sarāv. Un visādi tiek kniknīši, kniksīši, tu nezini, kad tas izšaus, un pēc tam viņš pateiks, paldies. Nē, vienīgais slikti, ka tas arī kaut kur paliek. Savā tādā pat maiņā, tā var teikt. Tas viss paliek, un zini, tālāk tā informācija jau baigi tas tāds varbūt problemātisks, un uz doto brīdi varbūt plus būs, ka tu uzreiz visu rādīsi visiem, un tad viņi sabirs pa visu Latviju, un tad jau daļās stāstīs jau. Tagad jau arī mums visi nāk jau ar tā pašām autokāpnēm, viņi jau uz visām tagad jau māk. Jā. Agrāk jau viss tikai viena apmāca, tagad jau visi. Bet koledžā arī tagad māca, es skatos, alpīnismu to visu. Tas kaut kā uz jauno arī būs? Uz jauna poligona, jā, uz torņa ir 3 skrejceļi ar logiem un vēl vienos priekš alpinismu. Bet es nezinu tieši, nevaru atbildēt par to programmu, vai tas būs kaut kāda. Tāpēc, ka iespējams, ka tur vajag tiešām kaut kādu speciālistu. Jā, tur jau arī tad jau kaut kāds certifikāts. Jā, tur jau. Bet alpīnisms baigi īstenībā vajadzīgs, es tā domāju. Tādā ziņā, ka es domāju, ka ir jāmeklē tas speciālists, lai tomēr māca. Jā, vismaz ar visu to alpinismu sistēmu zināšanu, jā. Līdz kādam līmeņam nevar pateikt, nezinu. Tāpēc, ka citreiz uz kādām firmām tur aizbrauc paskaties, kad viņi tie, pramyšļinie alpinisti, kad viņam tas aprīkojums viss tur sataisīts tā, ka visādu smagumus tur pārcelt. To vajag vēl izdomāt līdz kādam līmeņam. Vai mēs tikai tādi, kā, piemēram, pats smagākais būs no cilvēku. Bet ka tas aprīkojums ir sarežģīts un tā uz aci metienu, ja kāds tas paņems, tu pat nesapratīs, kā viņu pielietot. Tā kā ar apmācību vajadzīga. Un tā kopsumā pa visu diezgan interesanti tev viss tā gāja, valsts glābšanas dienestā. Kā tu vari vai vienā vārdā vai vienā teikumā
izstāstīt to visu, kā tev pēc sajūtām, viss tas tev dienesta gaita, kā tu viņu izjūti? Tā grūti uzreiz tā pateikt. Viss ir sasniedzams. Tikai vajag ticēt. Un lai veicas arī labā komandā trāpīt. Forši. Paldies, Daniel. Jā. Viens par visiem. Jā.